ir jāizdara viss, lai tādi idioti nebūtu Rīgā pie pārvaldes. Bet, diemžēl, pa muti būs jāiedot jums un visiem. To jūs vienmēr varat izdarīt. Tad, kad bija Šlesera Ušakova laika Rīgā, tad mēs zinām, ka te nāca dažādi Rišskī dvoriki, Maskavas namu te būvēja Rīgas centrā un tā tālāk. Tāda veida investīcijas nāca. Es uzskatu, ka Staķa laikā, kad saimnieku roka bija progresīva, saimnieki piederēja progresīvajiem, mēs redzējām, ka beidzās šā visa koķetērija ar Krievijas pusi. Un jā, grūti bija to stūri pagriezt kopā ar kolēģiem, bet tomēr nāca tas pats viens liels farmācijas uzņēmums no Šveices attaisīja šeit lielu biroju centru. Bet, ja mēs paskatāmies uz nākotni, tas arī, kādi investori nāks iekšā, vai ar Šlesera roku atvilinātie cilvēki, ko viņš pats atzina, 70% cilvēki pērk šajā nekustamā īpašumā dzīvokļus, tie, kas vēlas uzturēšanas atļaujas. Tie ir feikie, kā jums mīlat teikt, tie ir feikie. Es cerēju, ka Kleinbergs nav ieradies, kas varēs paklusēt, bet, diemžēl, pa muti būs jāiedot jums un visiem. To jūs vienmēr varat izdarīt. Vārdos jūs solat puspilsētā. Es runāju uz jūsu faktiem. 70% pircēji šajos nekustamos īpašumos izvēlas tāpēc, lai iegādātos ar uzturēšanas atļaujas. Vai mēs tā padarīsim dzīvāku Rīgu, vai šie cilvēki uzturēsies Rīgā, vai viņi ies uz kafejnīcām, uz restorāniem, stipri šaubos. Viņi šeit nolaidīsies, lai reiz gadā pagarinātu savu uzturēšanas atļauju. Ir jāizdara viss, lai tādi idioti nebūtu Rīgā pie pārvaldes. Piedod, tu pats uzprasījies, bet tas, ko jūs esat darījuši, iznīcinājuši šo valsti, skraidījuši ar praida karogu, dansojuši tās dejas, un Rīgas domē, kurš uzlika praida karogu? Jūsu Staķis, kuram vajadzētu muti tagad aizvērt ciet. Igauņi, kādas uzturēšanas atļaujas Igauniem, kādas uzturēšanas atļaujas lietuviešiem, frančiem un citiem. Ir cilvēki, kas nākotnē likuma paredzētā kārtībā ir tiesīgi saņemt. Šodien neviens no pircējiem nav saņēmis nevienu uzturēšanas atļauju. Tas paklusē, es tagad runāju. Otra lieta. Viss šis Briškena veidīgais veidojums ar Kleinbergu priekšgalā, kas ir nolaidis Air Baltiku, Rail Baltiku, Rīgā, visi bolti, jūs esat aicinājuši imigrantus, jūs cīnaties, lai brauktu uz šajien no trešām pasaules valstīm. Es vismaz atklāti pasaku, ir jāpiesaista bagāti, turīgi cilvēki, kas atbrauc, kas tērē šeit naudu, kas iet uz restorāniem, veikaliem, kafejnīcām, apmeklē kultūras pasākums, nevis tie, kas šeit brauc un strādā vienkārši piepelnīties